Nu, čau visiem copas draugiem. Es esmu atbraucis uz Daugavu. Un šodien es ķeršu samus. Uz ko es ķeršu, kā es ķeršu, to es jums visu parādīšu, izstāstīšu. Cerams, ka būs kāds ievērības cienīgs loms. Šogad šī man ir otrā reize. Jā, pirmo reizi bija, kāja diezgan labi, kur noķēra 4 mēru samas no krasta. Izmantošu šodien 2 veidu ēsmas, varbūt 3, atkarībā vai sanāks noķert dzīvo ēsmu. Tad skatīsimies, kā man iet, kā man veiksies. Skatāmies. Tad izmantošu savus jūras kātus garumā 4,20. Varētu būt arī īsāki priekš samu copas, bet ņēmu šos tāpēc, ka mazāks risks ir salauzt kātu. Jo man iepriekšējā reizē tā arī bija, kad velkot samu, gan uz 2 metram feeders saplīsa. Nu jau pie krasta tagad, bet īdiski, jā, izmantojam citos kādus. Ēsmā man būs naktstārpi un cāļu aknas. Likšu tātad 2 veidos. Tad ņemsim cāļu aknas. Pirms jāatpako vaļā. Cāļu aknas. 2 veidos. Tad pirmais veids man būs šāds. Es uzlieku cāļu aknu. Lieku veselu, nelieku uz pusēm. Lieku veselu. Izveru cauri vienreiz, 2 reizi. Nu, var arī mēģināt arī 3. reizi, atkarībā cik mums tas liels tas āķis ir. Būtībā sanāk šāds tas smuks treknes kušķīts. Tālāk ņem diegu. Diegu es tīnu. Būtībā es nosaitēju tā kā tādu ruleti. Šo te aknu. Izstās diezgan apetilīgi. Ne man, bet nu samam. Samam patīk visādi šitāds tās lietas. Un beigās vienkārši smuki ar to āķi galvu notinu. Noplēšu visu. Otrā metode. Šo metodu man izstāstīja Salaspilī veikalā īpašnieks un pārdevējs sansa.lv. Rekomendēja arī veikalu. Vienmēr tur atrast un ļoti labi papildinājumi arī priekš samiem ir un ne tikai visiem plēsējiem tur ir. Man tātad izstāstīja šādu feature, es nebiju mēģinājis, bet tātad ietinām te gumiju, beigās cilpiņu. Tātad idejiski tā atkal es varu to pašu aknu tieši tādā pašā veidā. Viņu var ietīt, uzāķēt kājām, un te viņas sanāk uzāķēt. Būtībā atkal kušķis man ir tālāk. Es šo te gumiju notinu. Un smuki beigās man jāuzliek tā cilpiņa uz tā āķa gala. Principā būtu jātais stingrāk. Reku es uzlicu viņu uz āķa gala. Un tālāk jāievada ir šī ēsma Daugavā. To pašu atkārtošu arī otrajam apšķiriem. Es izmantoju tīrules nūjiņu, lai mazāk kaut kādos čakārņos. Lai man aizķertos T veida griezulītes, 1 āķis, 2 āķi, līdzīgi kā butējs, bet āķi izmērs pavisam cits ir. Lūk, liekam cāļu aknu un viss. Un jāievada Daugavā ir ēsma. Kādi 1,2 m. Ievedīsim makšķeri numur 1. Šodien Daugava nav pati mierīgākā, bet uz nakti solās ļoti mērens vējš. Es ceru, ka būs tā kā spogulis Daugava. Tad būs drusku vieglāk. Bet tuvojas Jāņi, dažas dienas pirms Jāņiem. Vajag noķert zivtiņu svētkiem. Tā ideja ir tāda, kad ēsma gaišajā laikā jāievada
dziļāk Daugavā, tāpēc, ka zivs arī būs arī dziļumā, bet naktī viņi nāks uz krasta, un tad, principā, es metīšu no krasta. Un zivī jābūt ir tuvāk krastam, viņi nāk varoties tuvāk krastam. Labi, būs pietiekami apmēram kādi. Iemetām un tagad lēžam. Pirmā makšķa ir uzstādīta. Jāuzliek tikai zvaniņš. Un tad ir viss. Tā, būs labi. Vajag arī pārspīlēt. Nu, ārējams krastu. Pirmā copa. Grūti pateikt, cik liels. Diezgan liela attāluma jāvelk bija. Bet viennozīmīgi tas ir sams. Nav nekāds lielais. Ļoti spēcīga copa bija no attāluma. Kā ieķēries spēcīgi. Dabūju. Nu tāds ūsainais. Laidīsim vaļā, viņš nezinu, varētu būt kad centimetri 40. Nav mērs katrā ziņā. Krastu vieta apjūtas, kur viņš ir. Nec, kur tu esi. Ej, prom. Pirmā copa atklāta, kā sakās. 6:30. Ļoti labi. Tikko bija cope. Joprojām kaut kas tur notiekās. Beitramers arī pavilkās kādi 30-40 centimetri un apstājās. Ir. Pēc sajūtas grūti pateikt atkal, cik liels tur ir. Bet man liekas, ka lielāks nekā iepriekšējais. Jā, presē labāk. Spēcīgāk man te presē viens. Jā. Šīm vajadzētu būt mēra, iespējams. Smagnēji nāk ārā.
grūti pateikt, cik viņš tur liels. Iespējams ir mēriņš. Iespējams, nē. Vajadzētu būt mēram. Vajadzētu būt mēriņam. Mērīsim tālīt. Knap mēriņš varbūt būs. Ir 6-1, kaut kas tāds. Samulēns. Jā. Un tā, draugi, vēl viens. Nepaspēju pirmo makšķerību iemest, kad uzsēdās nākošais. Un šis arī izstāsta, ka ir mēriņš un izstāsta, ka ir lielāks pat kā iepriekšējais. Tā, nomērīsim tevi. Tak. Cik tu esi nemierīgs man te? Cik tu man te esi nemierīgs? Tāds dusmīgs. 70 kaut kāds viens dusmīgais, ja? 71. Šis ir ļoti agresīvs eksemplārs trāpījies. Ļoti dusmīgs izstāsts. Arī liksim ķeselē pēc noteikumiem, drīkst ņemt 3 samus. Tā kā noķeršu 3, pēc tam jau mērīšu, skatīšos mazākos, laidīšu lielākos, paturēšu. Ka man šis pat pirkstā rekur iešņāts tikko. Cīņa līdz pēdējai elpai, tā saucamā. Tā, viss gatavs. Viss gatavs. Metam iekšā. Šito metam no viss spēka. Pjurkts. Tagad jāpagaida, kad nogrims viss, un tad pieliksim klāt zvaniņu. Nu, tikai tagad nogrima. Būtībā jāskaita sekundes ir apmēram, tad tik arī metri. Tik arī metri dziļš ir, nu, kādi 10 varētu būt. Tā, ir. Šīs jau būs jāliek spīgulīši. Spīgulīši. Tak, viss gatavs. Jāieved otri makšķeri ar laivu. Straumē būtībā. Ir cope. Ir cope. Nav zies. Nav. Drusku pasteidzos. Drusku pasteidzos. Reka nostiepts ir apakšējais. Apakšējais nostiepts. Reku, es kādu šitā te bija nolūkšu un tagad skatos, ka ir raust. Raust, tur jābūt galā. Tur jābūt galā. Ir.
Ir. Iespējams arī mēriņš. Skatos, kā galu stiepj. Sām nedod atpūsties. Tur arī kaut kāds ir jābūt mēram pēc sajūtas. Tur ziltiņu izlec ārā. Sabijās, laikam, mēs Lusēnā. Sanāk, baigi ilgas viņas stiepj. Drusku atrādījās. Virpuļojās te kaut kā. Tā, jāgatavo sačaks. Caur zālēm man te viss ir. Tā. Vajadzēja būt mēram arī, jā. Ir. Nomērīsim. Jābūt mēra 100 punkti. Priekš sām jau šis skaitās baigais mazulis, bet arī šie mazuļi ir garšīgi. Galvenais jāievēro likums. Redziet, samiem garšo cāļu aknes. Samam garšo cāļu aknes. Stabils mēriņš. Tūlīt izmērīs. Kas mums ten ir? Ar šitu ūsaino. Drīz jau būs jāsāk vilkt ārā lukturi. Sāksies īstā naktssope. Tak. Ir 6. Sešnieks. Viss strādā. Viss kā pēc grāmatas. Tā. Liksim ķeselē. Normas esmu izpildījis. Normas esmu izpildījis. Tagad tikai jānoķer lielāki. Neviena nakts sope nav iedomājama bez šī aparāta. Viss darbojās. Termosels tas ir. Lai visi odi nenāk. Ko? Sāksies tagad nakts sope. Principā tagad visam interesantiem tikai jāsākās ir. Bet šobrīd tā liekas, ka tas prime time šobrīd ir bijis starp 10:10 un 11. Bet nekas. Viss vēl priekšā. Arī uz šīs tagad ir cope. Ir cope. Nav zivs. Drusku laikam pasteidzos. Varbūt vēl pieskrien klāt. Bija cope, bet, tur ir tāds moments, vai tu piecēri tajā brīdī, ka viņš valk, vai gaidi. Šeit nevar būt abi divi. Reizē viņš pats piecērtās, bet ne šoreiz. Beidzot, kaut kas uzsēdās. Ilgu laiku jau nekas nebija.
Ik pa laikam kaut kāds copīts ir, bet tādas nesaprotams, jāsaka tā. Nav nekāds lielais tur, es jau jūtu. Soms, ja ņem, tā viņš ņem. Nevis kaut ko tur baksta. Nu, kur tu esi? Jā, maziņais. Nekas iesmēs, tāpatās. Man ir tāda nelāga aizdoma. Cāļu aknes. Viens iepakojums man bija tā kā labs, viss kārtībā. Un otrs nepaskatījos, bija jau termiņš beidzies kā nedēļa, un viņam arī tāds nepatīkams aromāts ir tām aknām, un man liekas, ka tas ir tas iemesls, kāpēc zivs tā kā neķerās. Un es jau sāku likt naktstārpus, un uz tiem arī tās copas ir, un arī šis arī paņēma uz naktstārpu. Nomērīsim intereses pēc, bet vai kāda varbūt 45 kaut kur. Nē, nav 45, ir 49 pat centimetri. Nu, lūk. Tā kā jābūt ļoti uzmanīgam, ko mēs piedāvājam viņam ēsmā, jo kaut kādu smirdīgu aknu viņš negrib ēst. Un aiziet. Labrīt, labrīt. Bija pēkšņi negaidīt copīt. Bet nav nekāds lielais. Šeit nemaz nevar saprast, vai tas ir sams vai kas uz naktstārpiem. Kas tas ir? Tas ir pavisam maziņais. Jā. Tas ir pavisam maziņais. Numur 6. Smuki kaktiņā. Iesim, palaidīsim tev vaļā. Tā. Čau. Nu ko, labrīt, labrīt. Ir pienācis jau agrs rīts. Daugava ir visā savā krāšņumā ļoti skaista, viss kā vajaga. Copītes vairs nav. Pēdējā copīte bija 4:00. Pēdējā zivs bija ārā. Ik pa laikam kaut kas uztīriem, bet tā jau ir baltā zivs. Tā kā es domāju, ka šodien jābeidz mana cope. Gala rezumē vēl pie mašīnas. Domāju vēl, tad atrādīšu vēlreiz zivs. Esmu ticis līdz mašīnai. Ko es varu pateikt? Copīt nebija slikta. Mana kļūda bija, kad es nepiefiksēju to, kad viens iepakojums sāļu aknuma bija labs. Tad bija ar labu derīgu termiņu, un otrs bija beidzies jau kā nedēļa, vai pat nedaudz vairāk ir. Un līdz ar to vienu brīdi man copas pat apstājās. Bet
naktstārpa nedaudz izglāba situāciju līdz brīdim, kamēr viņi nebeidzās. Tā, reku parādīšu lobiņu. Loms, redz, kur ir sameņiem 3 mēra sameņi. Droši vien dosies skūpinātavu. Nu tā kaut kā. Nav nekādi milzeņi. Priekš samati ir, jāsaka, pat mazuļi. Kurkulēni vien ir. Bet pēc noteikumiem es šos te kurkulānus varu paturēt un arī pagatavot. Tālūk. Labi. Es turpināšu savu ceļu. Un tad jau redzēsim tālāk, kas no šīm zivtiņām sanāks. Turpinājums sekos.